Čau! Mani sauc Laura, un es nodarbojos ar skatlogu un pasākumu dekorēšanu. Mana ikdiena paiet veidojot skices un tās arī realizējot. Radošums ir spēja realizēt ideju no pilnīgas nullītes, un ja klients pasaka ideju, tad ir tāds hops un ir miljonas domas galvā, un idejas raisās un vairs nevar aizmigt un vairs nevar paēst laikā, un laiks vienkārši pazūd. Savu radošumu es izpaužu dekorējot skatlogus un pasākumus, un tas ir tik ļoti foršs darbs, tāpēc, ka es varu būt jebkurā laikā, jebkurā vietā, un es varu būt jebkas īstenībā. Es varu teleportēties laikā, es varu vienā dienā būt sniegvīru pilsētā un veidot no putuplasta miljonus sniegvīrus un mētāties ar putuplastu, bet tāpat laikā nākamajā dienā es jau varu būt Londonā un dekorēt milzīgu izstādi, tāpēc es dievinu šo darbu. Ar krāsām ir tā, ka viņas atrod mani, jo man tieši nesen uzdev šo jautājumu, un ieejot veikalā, es vienmēr saku sev, ka rozā šodien nebūs, un šodien nebūs nekādas krāsnes. Un tad es iznāku ar miljonus maisiņiem, kuros visos ir iekšā rozā krāsa. Un tad es cilvēkiem saku, ka krāsas jau man pašas atrod. Es viņas nemeklēju, viņas vienkārši man pielīp un seko. Es iedvesmojos no saviem vecākiem, no Ineses un Ati, jo viņi ir izcili dekorētāji, viņi ceļo pa pasauli, dekorējot skatlogus. Viņi ir bijuši Londonā, Milānā un Maskavā, un es iedvesmojos no viņiem, viņi ir man tāds paraugs un plecs vienmēr, ja vajag kaut ko palīdzēt. Un noteikti iedvesmojos arī no Londonas Selfridges skatlogiem, kas ir vienkārši, manuprāt, kaut kas tik ģeniāls, un es arī kādreiz gribētu piedalīties tik grandiozos projektos. Idejas rodas tajā brīdī, kad pasūtītājs saka, un tagad mums vajadzētu realizēt to un to. Un tajā brīdī rodās miljonas idejas un galva ir pilnīgi pārpildīta ar domām. Bet pats grūtākais laikam tajā visā, un arī interesantākais savā ziņā, ir tas, ka tev tās idejas, kas ir, viņas ir jārealizē. Un tā realizēšana ir diezgan tāds, daudz piezemētāks process nekā tas lidojums, kurā tu vari izpausties un domāt, un īstenībā tādas dienas ir bieži, bet tas noteikti nekādā veidā nav saistīts ar to, ka ir ļoti daudz darba, bet drīzāk domāju, ka ar to sievišķīgo būtību, tāpēc, ka, ja kaut kas nenorit pēc plāna vai tā, kā es to biju iztēlojusies, tad uzreiz pazūd mazliet spēki. Bet es domāju, ka to diezgan ātri var atgūt. Vienīgais, ar ko es esmu sastapusies, kas varētu ierobežot manu radošumu reizēm, ir tas, ka ir ļoti mazs budžets, lai es varētu kaut ko realizēt. Un ja man ir idejas vienkārši kā mājas un milzīgas, tad reizēm viņas vajag samazināt uz mazām. Varbūt tas ir tas vienīgais, kas mani varētu ierobežot. Man šķiet, ka cilvēks tomēr dzīves laikā kļūst par radošāku un attīst sevī to potenciālu, jo es zinu, ka tā bija noteikti arī ar mani, kad es mācījos rozīšos, kas ir Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola, un mēs saucam viņu par rozīšiem. Bija tā, ka reizēm šķita, ka es neesmu vispār nekas, un kad man likās 100 reizes, ka es iešu projām no skolas, un tad tu centies tur līdz 4 naktī tur taisi darbus, un tu atnāc uz skolu, un tev skolotāja pienāk klāt un saka, zini, meitnīt, tev šeit nav ko darīt, tev ir jāiet dejot. Un tajā brīdī tu saproti, ka viss, un kas notiek tālāk. Un man šķiet, ka ar laiku tu kļūsti daudz nobriedušāks un tu vairāk saproti lietas, tāpēc man liekas, ka tā skola ir tik milzīga vērtība, un es varētu teikt tiešām paldies, ka ir man ieliktas tādas zināšanas, un es nekad nebūtu domājis, ka es šobrīd dekorēšu skatlogus. Es cenšos vadīties pēc atziņas, ka, lai kurp arī ietu, ir jāiet ar sirdi. Un es gan nezinu, vai man vienmēr tas sanāk, bet man šis liekas ļoti pareizi.